Ilgtspēja, zaļā domāšana, bizness. Jep, tu klausies podkāstu Zaļā ziemeļmeita, un mans vārds ir Maija Āboliņa Tomsone. Seko podkāstam Spotify un Apple podcasts un nepalaid garām jaunākās epizodes. Sveiks, klausītāji! Šodien pie manis ciemos ir uzņēmums, kurš ir starp citu viens no pirmajiem uzņēmumiem Baltijā, kas iesniedz pieteikumu B Corp certifikācijai. Un B Corp certifikācija ir viens no, es teiktu, ilgtspējas zelta standartiem jau pasaules līmenī, kurš tiešām apliecina, ka uzņēmums ļoti padziļināti ir ieviesis ilgtspējas prakses savā ikdienas biznesa darbībā. Un, proti, pie manis ciemos ir Gatis Zemans, Kalva Kofija līdziepašnieks. Sveiks, Gati! Sveiki! Un es tev gribēju paprasīt pirmo jautājumu, ko es parasti prasu visiem viesiem. Kā tad tu atradi kafiju vai kafija atrada tevi un kā sākās jūsu mīlas stāsts? Kafijas industrijā esmu jau specifiski tieši ar kafiju strādāju 11 gadus. Bet no tāda ar uzplaiksnījumiem, kafija vienmēr man bijusi līdzās. Es atceros, es dzimis 87. gadā, līdz ar to es nedaudz atceros arī padomju laikus. Tas ir mana izlaiduma gads. Jā, labs gads, vai ne? Ļoti labs. Es teiktu, izcili modernā kārā. Nav vainas, jā. Un es par gadu ātri bija viena smieklīga situācija. Es sēdēju vienā terasē kafejnīcā pirms kaut kādiem 5 gadiem. Un blakus sēž tāda stipri jaunāka spārīts, Džeks ar meiču, un redzēju viņam, kas pirmais, otrais randiņš, un tas Džeks teica, es nopirku tādu rītīgi klasisku mašīnu, tādu vecu, labu klasisku, un 84. gadu. Un es pēc sevis tā nosmējos. Bet labi, ne par to. Pēc tās par to, kad es atceros vēl padomju laikus, un kad īstenībā, es šobrīd, mana profesionāla darba ir saistīta ar kafijas ražošanu un grauzdēšanu, un principā, es to daru jau 2. paudzē, un mana mamma, es atceros, ka bija maziņš, ka laikam padomju laikā bija deficīts pēc kafijas, un tad varēja tikt pie zaļās kafijas, laikam no Indijas bija vai no Kubas. Un tad principā, kad mājās mamma grauzdēja spānu šo kafiju. Tā smarža jau ir jau deguts. Tā ir pirmā atmiņa, un tad man bija vēl ļoti forša vecmāmiņa, un viņa vienmēr man no rītiem taisīja, ka bija pie viņas Liepājas kafiju, un tad viņa vēl teica, lika klāt cukuru, un viņa lika 3 karotes, un teica, viena par Liepājas, viena par Jelgavas, viena par Kruspils cukuru fabriku. Un tā kā kafija man kaut kā seko visu dzīvi līdzi. Bet tas, kas man prieks, kad es strādāju ar kafiju, jo tas tiešām emocionāli tāds ļoti foršs produkts, ko strādāt, bet primāri jau laikam ir tie cilvēki, kas kaut kādā veidā vienmēr par to kafiju grozījušies, un tas primārais ir, Kā tev ir šodien iet kafejnīcā nobaudīt kafiju? Vai tu to vispār tā spēji? Jā, es neesmu kafijas talibans, un kaut gan mēs strādājam tikai ar specialty līmeņa kafiju, tad viena no mūsu uzņēmuma vērtībām ir šī pieejamība, emocionāla pieejamība. Es neesmu tiesīgs kādam mācīt, kā jādzer kafiju. Un labākā kafija tā, kas tev garšo, vienalga vai tā šķīstošā, vai Merils, vai vēl kaut kas. Un tas arī attiecās uz mani, un man nav problēmas kaut kādās situācijās iedzert šķīstošo kafiju, vai vienkārši mājās dzer aplēmu kafiju ar pienu un medu. Man tā garšo, iepūt. Tāpēc... Un kā radās nosaukums Kalvas kafija? Kas ir kalva, ko tā simbolizē jums? Primāri šajā gadījumā nosaukums īstenībā nav būtisks. Kad mēs dibinājām uzņēmumu, mēs primāri šo te dibinātāju, šo zīmolu veidojam kā cilvēku. Primāri mēs definējam, kas ir tās vērtības zīmola. Kādu mēs gribam, lai viņš būtu, ko viņš reprezentē, kādas vērtības, kā viņš izskatās, kā viņš uzvedās sabiedrībā, kā viņš uzvedās, ka viņš viens pats, ka neviens neskatās un tā tālāk. Un mēs bijām šīs īpašības tā kā vienkopus sakopojuši, un tad vienkārši meklējam vārdu, kas šīs īpašības reprezentē. Un pēkšņi uzpeldēja vienkārši kalve. Un skaidrs skatījāmies, kad jābūt vārdam, kuram nav kaut kādas divdomības, tulkojas kādām tur valodām un tā tālāk. Un tāpēc kalve, bet tas varēja būt arī kaut kas cits īstenībā. Latvieši ir kafijas gardēži vai latvieši ir tāds, kafijas dzērājs vidējais? Visur jau ir tas kafijas dzērājs vidējais un viss ir tas gardēts. Mūsu gadījumā ir
Man jau šķiet, ka tā Latvijas labā lieta, ka mēs esam maza nācija un mēs esam ļoti tādi manevrēt spējīgi, un arī tāda kafijas baudīšanas kultūra viņai ļoti strauji attīstās. Un mēs, var teikt, esam tādā, ja mēs skatāmies pasauli kopumā, mēs esam tādā augšējā galā. Kad ieejot, ja plus mīnus, jebkurā kafejnīcā, tu plus mīnus dabūni labu dzērienu. Tā kā es teiktu, ka mēs esam tādi, mēs novērtējam labus produktus. Jā. Es arī lasīju, ka mēs Skandināvijas gals, un es gribu pieskaitīt pie tā Skandināvijas gala, mēs īstenībā esam viena no lielākajiem kafijas dzērājiem pasaulē, kas visvairāk dzer kafiju. Skandināvija tieši, bet ne Latvija. Latvija pēc datiem izdara aptuveni, es nepateikšu precīzi skaidrs, bet aptuveni 4 kg uz iedzīvotāju gadā. Tāpat laikā Somija izdara aptuveni 11 kg. Ok, 3 reizes gandrīz. Arī Holanda, Benelux valstis dzer stipri vairāk nekā tieši baltieši. Jums pārsvarā kafija no Brazīlijas. Kāpēc tieši Brazīlija? Ir jau vēl Kolumbija, Etiopija. Respektīvi, regulāri mums piedāvājumā ir dažādi reģionu kafijas. Respektīvi, mēs pērkam svaigāko kafiju, kur ir pēdējā sezona. Tad tas mainās. Primāri ir piedāvājumā šobrīd, ja nemaldos, no kādiem 7 reģioniem dažādām valstīm kafija. Bet Brazīlija vienmēr būs pamatā un tiek izmantots kā arī espresso maisījumiem, jo Brazīlija ir lielākais ražotājs pasaulē. Un, ja teikt, piemēram, mēs no Kostarikas svaigo ražu varam dabūt, teiksim, 3 mēnešus gadā, tad no Brazīlijas mēs plus mīnus varam tikt pie šīs kafijas visu laiku. Tas nozīmē to, ka mums ir svarīgi arī šīs garšas atkārtojamība, un tādēļ Brazīlija. Jā. Un cilvēki pieraduši pie Brazīlijas kafijas. Kas jūs motivēja pieteikties B Corp certifikātam? Un kas vispār ir B Corp certifikāts? Varbūt var izstāstīt. Jā, jau kā tu iepriekš minēji, tas, kā mēs redzam, B Corp certification, tā ir tāda kustība vairāk, kas ir ar sauklī for better business. Un skaidrs, ka mēs šajā kustībā gribam piedalīties, jo mēs redzam, ka kad tā saimniekošana atbildīgi ir ļoti svarīga. Arī pirms mēs nezinājām, kas tāds B Corporation, mēs jau šīs vērtības esam savā DNS iekodējuši, jau dibinot uzņēmumu. Bet B Corp mūsu gadījumā palīdzēja varbūt kaut kādas lietas skaidrāk definēt un saprast, pie kā mums jāstrādā. Tā ir tā kā karte, kas plus vēl mums ir viens cilvēks, kas tieši no B Corp institūcijā, kurš strādājis, palīdz šo dokumentāciju kārtot. Un B Corp priekš mums ir tieši tā kā tu minēji tāds zelta standarts, kas mums ļauj tā kā vadīties un varbūt efektīvāk šos mūsu uzsākto ceļu noiet. Bija viegli vai grūti pieteikties, sagatavot pieteikumu viņiem? Grūti nebija, jo atkal es domāju, ka ir ļoti liela atšķirība, kāda veida uzņēmums ir. Nevis varbūt kāda veida, ko nodarbojas, bet kāds šim uzņēmumam kādā viņš pozīcijā šobrīd atrodas. Piemēram, Kalva ir ļoti jauns uzņēmums. Mēs sākām savu darbību 19. gadā. Un jau 17. gada vidū, kad man radās ideja, ka vajag savu uzņēmumu, jau bija skaidrs, ka kad ilgspēja un atbildīga saimniekošana ir viena no pamatvērtībām. Līdz ar to es teikšu tā, ka mums bija īstenībā ļoti viegli. Un jau līdz tam, ka mēs nonācām līdz B Corpam, mums apmēram 60% mēs jau bez tā, ka zinājām, kas B Corp jau bijām jau ieviesuši. Savukārt, ja uzņēmums ir piemēram ar kaut kādu jau 20 gadu vēsturi, iestrādātām darba kultūru, kaut kādā metodikā, tad šādam uzņēmumam, domāju, ir stipri grūtāk nekā tādam uzņēmumam kā mums. Un plus mēs esam nosacīti maziņš, mums ir aptuveni 2,5 miljonu apgrozījums un 35 cilvēki. Savukārt, ja piemēram kaut kāds lielais vairumtirgotājs, skaidrs, ka viņam ļoti grūti to izdarīt un pieņemt kaut kādus sāpīgus lēmumus. Neviens shareholders to negrib vēl, jo vairāk, ja viņš sēž kaut kur ārzemēs, viņš labāk, kad nevis tur kaut ko maina, viņam biznesa notiek, viņš labāk veiks to saucamo greenwashing, nopirks kaut kādas kvotas. Par kvotām es to pilnīgi piekrītu. Tas man arī liekas tāds standartisks greenwashing, lai gan tas apjoms, kā šobrīd pasaulē viņš ir uzņēmis apgrieziens un kā liela investīcija fondi ir apņēmušies tagad ieguldīt, lai šo offset market attīstītu. Un, liekas, ir varbūt, ka tur tomēr kaut kas ir interesants tomēr tajā visā, bez tā biznesa potenciāla. Bet jautājums tev ir, kā tu redzi, vai tev šis certifikāts palīdzēs vēl tālāk nākotnē attīstīties un iekrot jaunus tirgus un
ja tev jau patiesībā ilgtspēja pašā sākumā bija pamatā, ko tev tas vēl, kas tā būs tā pievienotā vērtība, ko tev tas dos? Tieši B Corp certifikācija? Jā. Nu, skaidrs, ka mēs arī to skatāmies kā tādu daļēju mārketinga stratēģiju, kad mēs gribās domāt, ka šis te laiks, ko esam ieguldījuši un darbs ir, un arī skaidrs, tas nemaksā daudz, bet vairāk tā kā cilvēku resursu prasa, ka viņš arī kaut kādā veidā, tā būs tāda medaļa, tā kā diploms mums pašiem. Primāri jau pašiem iekšēji, ka mēs esam tas tā kā tāds apliecinājums, ka kaut kāds process ir noslēdzies, tu kaut ko esi izdarījis, dabūtu šo te medāli savu, vai ne? Bet tā, ka tur tiešām tur ir tāds taustāms rezultāts, mums nav tāda ekspektācija, ka tagad mēs dabūsim certifikātu, tik mums tagad pārdošana pieaugs par 30%. Visticamāk, ka tā nebūs. Un mums ir Brazīlijā mūsu lielākais sadarbības partneris, kas ir zaļās kafijas audzētājs, viņam arī B Corp certifikācija. Un es arī tieši Fabricio, kurš ir CEO korporatīvs, viņam jautāju, ko jums B Corp reāli dod. Viņš teica, ka es saku, tas ietekmē kaut kādā veidā pārdošanu. Viņš saka, ka īstenībā nē. Ka viņš nevar tā pateikt, ka tas kaut kādā veidā ietekmē. Un, protams, ka tas ir kaut kāda veida mārketings, ko tu vari izmantot. Un tas, ko mēs redzam, ka skaidrs, lai mēs sagatavotu šo dokumentāciju, tas mums aizņēma aptuveni, ja mēs skatāmies ar pilnu laiku, varbūt tur pāris mēnešus 3 cilvēkiem. Lai tur visu sagatavotu tekstus, pēc B Corp standartiem pārtaisīt jau to, kas mums ir. Un tad, protams, ka mēs šo resursu, ja mēs būtu veltījuši, piemēram, pārdošanai vai kaut kādam tur citām lietām, tad finansiāli mēs būtu daudz lielāki ieguvēji viennozīmīgi. Bet šī te ilgspējas stratēģija mums ir nevis ir kaut kāda viena no stratēģijām mūsu uzņēmējdarbībā, bet principā mūsu uzņēmējdarbība ir ilgspējas stratēģija. DNA. Tieši tā. Un es ļoti ceru, ka tas darbs, ko mēs esam sākumā ieguldījuši, domāju par šīm lietām, ir, ka mēs kaut kādā brīdī arī plūksim tos augļus. Kad mēs šo darbu ieguldot šobrīd, tas mums izmaksā šobrīd dārgi, bet tas īstenībā mums būs lētāk nekā to darīt pēc 2 gadiem. Un pēc 2 gadiem, ka varbūt tas būs jādara mūsu konkurentiem vai tā tālāk. Un tad ar šo te soli mēs sevi tā kā nostādām tādā labākā starta pozīcijā nākotnē. Būtībā uzkāpjot uz tās ilgtspējas takas, jums sanāk, ka jūs apzināties, ka jā, sākumā būs grūtāk jāstrādā, vairāk jāstrādā, bet tas ilgtermiņā izlīdzināsies un jau pēc tam tas uzrāviens būs krietni ātrāks. Jā, bet arī nevajag pārprast, ka ir baigi grūti. Tagad mēs nabadzīgi mokamies un tā īstenībā jau tā nav. Tas, kas tev vienkārši jāmaina, tev jāmaina kaut kāds domāšanas veids un tev jānosprauž tie mērķi un tiešām jādara tas. Nav jau jāsaka kaut kāda mazumiņa, tas kā jebkura veida paradums mums personīgā līmenī. Tu nevar uzreiz tagad tur skriešu 42 km. Nē, sāc ar pastaigi tur un tā tālāk. Un tas svarīgais, ka tev tā nākamā diena, ja nākamais lēmums, ko tu uzņemā, pieņem, ka viņš ir tev nedaudz labāks nekā tu to būtu varbūt vakar pieņēmis. Ka tur tā svarīgā lieta. Pārunāsim par CO2 pēdu. Jūs esat apņēmušies līdz 28. gadām kļūt klimatneitrāli. Vai jūs esat nomērījuši, cik jūs lielu šobrīd to pēdu atstājat? Ko jūs darīsiet, lai viņu samazinātu? Kādi ir jūsu galvenie soļi un kas ir jūsu galvenie CO2 izmešu avoti? Jā, ir ļoti daudz vēl nezināmais. Mēs esam skaidrs tādu mērķu uzlikuši, bet mēs ticam, ka mēs viņu varam sasniegt. Un, daudz runā par tādām lietām, kas tieši šo CO2 mērīšanu, no tā izriet ir šie 3 skopi, vai ne? Lūk, un te vislielākais, tā kā palasot ar industrijā, saprotot, kas notiek ar citiem, kad visi saka, pirmais, otrais skops, kaut kā tur var, bet 3. skops, kā to reāli izdarīt, vai ne? Jā. Saka, mūsu gadījumā mēs pa 80% 3. skopu esam jau sakārtojuši. Tiešām? Jā, un tas tā kā liek domāt to, ka mēs to varam izdarīt līdz 8 gadam mierīgi. Protams, tas mūsu lielākais izaicinājums tas, kad mēs grauzējam kafiju ar gāzi. Nevis ar dabas gāzi, mēs grauzējam sašķirināto gāzi. Un tā tehnoloģija tādiem apjomiem, kā mēs to darām, vēl nav īsti.
Un tāpēc, teiksim, skaidrs, ka mēs varam domāt par daudzām lietām, kā visu pārējo tur efektivizēt, bet šī tā galvenā lieta īstenībā, ko mēs nevaram izdarīt. Bez kaut kādām tur citām industriju attīstības, piemēram, nu, kad tajā Baltic Sustainability Awards, kur šīs igauņu startups teica, ka viņi no gaisa ķer CO2 un O2 restīvi pārvērš pēc tam grafītā. Nu, bez šādas tehnoloģijas neveicot tā kā offsetošanu, mēs CO2 mums grūti panākt, bet nu, tā industrija. Bet to visu pārējo, ko mēs varam ietekmēt īstenībā diezgan vienkārši. Bet Scope 3 klausītājiem informācija. Scope 3 ir 15 kategorijas ietver sevī dažādas 15 apakškategorijas, ko var skatīties un mērīt. Un, tas nozīmē, ka tev ir jāzina ne tikai tava pēda, bet arī tev ir jāzina tavu sadarbības partneru piegādātāju pēdas. Precīzi. Vai jūs prasat to saviem piegādātājiem? Vai jūs pārčekojat to, vai tiešām tur ir korekti viss? Jā. Nu, viens no mēs grauzējam kafiju. Mūsu tas lielākais gan no apgrozījuma ziņas un visādi citādi kaut kādām lietām, ko mēs nopērkam, tieši zaļā kafija. Nu, un tad tas, ko mums bija jāizdara, primāri mums jāskato šī piegādes ķēde. Un tādēļ mēs esam jau pusotru gadu strādājam ar vienu Brazīļu korporatīvu, kas saucās Sun Coffee, kuriem ir gan arī visas Rainforest un tā tālāk, kas īstenībā ir tādas pērkamās certifikācijas. Viņiem bija corporation, un viņiem tā kafija, ko mēs pērkam, un kas ir buņģiņā nonākot līdz Rio de Janeiro osei, ir CO2 neitrāli. Un tas, ko mēs prasam piegādātājiem, kāda ir jūsu atkrituma apsaimniekošanas politika? Piemēram, ja mēs no viņiem pērkam mazgāto kafiju, mazgātā kafija nozīmē to, ka pārstrādes procesā tiek izmantos pietiekami daudz ūdens. Tad mēs prasam, ko jūs darat ar šo ūdeni? Kāda jums ir tur, sociālā programma jūsu korporatīvu darbiniekiem, kāda ir jūsu politika un vai jums vispār tādas politikas ir un kāda ir jūsu politika, kā jūsu darbība ietekmē kaut kādu vides daudzveidību un tā tālāk. Mēs tās lietas prasam un skaidrs, ja tāds piegādātājs, kurš pasaka, ka mums tas neticam, mēs nevaram to jums pateikt, tad mēs ejam tālāk, mēs meklējam, kurš to var izdarīt. Okay, un tad mēs atradām šo korporatīvu, un tad, protams, mēs braucam pie viņiem, mēs skatāmies, kā tas notiek, un tad mēs, principā, reizes gadā mēs pie viņiem īstenībā aizbraucam. Un no šī korporatīva mēs pērkam 80%, aptuveni 80% zaļo kafiju. Tas mūsu galvenais tas izējuma materiāls. Un tad nākamā lieta, piemēram, iepakojums. Ja, tātad mēs ejam tālāk par industrijas standartiem, kā izmantojam, principā, visi iepakojums, kas mums ir viņi varētu saukt par tādu ilgspējas koncepciju atbilstošu iepakojumu. Piemēram, ja mēs runājam par mūsu darbības sfēru, mums divi virzieni, viens Kalvas kafijas zīmols un otrs ir privāto zīmolu ražošana. Un, principā, ja mēs runājam par Kalvas kafijas zīmolu, tad es nepateikšu precīzus procentus, bet arī lielākā daļa kafijas, kas 60+% tiek pārdot bez iepakojuma. Gan B2B klientiem, gan B2C klientiem. Savukārt pārējā kafija, kas ir iepakota kilogramu pakās, ko mēs ražojam priekš citiem, mēs esam mainījuši standartus, kas nav teiksim, industrijā. Industrijā iepakojums sastāv no diviem materiāliem, kas ir folija un plasmas. Līdz ar to viņi nevar šķirot un atkārtot izmantot. Savukārt mēs esam pārgājuši un prasījuši savam iepakojumu ražotājiem, ka mums šis ir vajadzīgs un viņš to ir realizējis. Ka ir tie kafijas iepakojums ražos no monomateriāla. Tas nozīmē to, ka viņi var pārstrādāt. Tā kā iedot tā otru dzīvi. Un tas attiecās principā uz visiem posmiem. Tāpat, teiksim, loģistikas partnerim prasam, kurš, teiksim, transportē pa jūru šo te konteineru. Kāda ir tā jūsu politika? Skaidrs, ka lielākā daļa pasaka, nezinu, un mēs nevaram pateikt. Bet jo vairāk mēs prasīsim, jo vairāk būs tāda uzņēmuma īstenībā, kur varēs pateikt. Un pateiks, klausies, rekursu šādi un šādi. Tāpēc, ka spiediens nāk no visām pusēm. Jā, tieši tā. Jums ir kaut kāds izstrādāts savs roadmaps ar jautājumiem, kas jums katrā no biznesa posmiem ir jāprasa partneriem un pašiem jāskatās. Ir jā, bet mums nav tāda, mēs arī negribam kļūt par tādu dokumentu ražotāju un skaidrs, ka mēs zinām, ko prasīt. Tā ir tāda vienkārši loģiska domāšana. Tu zini, ja tu prasīsi tādam, vienalga, nezinu, koka ražotājiem, tur būs kaut kāda
jautājuma bāze būs vienāda, bet skaidrs, ka tie jautājumi būs kaut kādā veidā pielāgoti. Bet skaidrs, primārais ir, kas ir tas atkrituma menedžments. Atkarībā no jomas, teiksim, kafijas ziņā skaistākā viņi audzē kafiju un izmanto ļoti plašas teritorijas, ko to kafiju, kas ir šīs te vides daudzveidības saglabāšanas elementi. Un tu vienkārši katram šīm te pajautā, ko viņš dara, vai iepakojam ražē, no kurienes jūs ņemat plasmasu, vai tā varbūt jau pārstrādāt plasmasu un tā. Tu minēji, ka jūs prasat partneriem viņu korporatīvās sociālās atbildības programmu. Kāda ir jūsu pašu korporatīvās sociālās atbildības programma? Izturēties pret darbinieku tā, kā gribās, lai pret tevi izturās. Viss jau ir tāds loģisks. Mums nav uzrakstīt tāda konkrēta stratēģija. Skaidrs tas, ka mēs saviem darbiniekiem maksājam, mēs no sākotnēji esam nolēmuši ar partneriem tas, ka mēs maksāsim vairāk nekā vidēji industrijā. Skaidrs, mēs esam prasīgi, mēs prasam kompetenci un tā tālāk. Skaidrs, ka mums visiem darbiniekiem ir sociālās apdrošināšanas, attiecīgi, kas attiecās uz, teiksim, tādiem piegādātiem tajā pašā Brazīlijā. Tad nākotnē skaidrs, ka pērkot šo kafiju, viņi tur atjauno skolas, rada labākus apstākļus bērniem, kur mēs šo savu pirkumu un arī klients kafejnīcā savu pirkumu atbalsta. Un nav tāda viena stratēģija, bet skaidrs, ka ir jābūt arī sociāli atbildīgam. Jums gan ir nesen publicētajā šajā pārskatā. Mājaslapā ir tādi 3 lieli virzieni. Pirmais ir respect for the planet, cieņa pret planētu, care for the people, rūpes par cilvēkiem un intentional processes, tāda laba pārvaldība, ja es tā pareizi saprotu. Jā. Vai tu vari pastāstīt bišķiņ sīkāk par katru no šīm kategorijām un ko tieši jūs fokusēties, uz ko tieši? Par planetu, man liekas, jau tie 3 spēji, vai ne? Par planetu es man šķiet, ka jau atbildēju. Kad vēl par planetu, viens tās piemērs, ko mēs arī prasam piegādātiem, tas pats Sun Coffee, viņiem ir skaidra stratēģija, ka šajā korporatīvā viņi 30% no zemes, viņi nevis izmanto, teiksim, kafijas audzēšanu, bet viņi 30% no zemes dara visu, lai veicinātu šo dabas daudzveidības saglabāšanu, atjaunošanu, strautu atjaunošanu. Piemēram, viņi tur kopā ar San Paulo universitāti stādā kokus no Amazonas, kas ir šajās viņu teritorijās, lai atjaunotu. Tas saucās ar to pirmo P, kas ir planet. Mūsu ziņā tas, ko mēs vēl varam darīt ar šo planētas daļu, ir tas īstenībā arī atsaucās kopēji tādu CO2 nospiedumu. Ja mēs ejam kafejnīcā, pasūtam kapučīno vai lati vai jebkādu dzērienu, tad principā tas liet CO2 vislielākā daļa tieši šis piens ir. Un tas, ko mēs darām, mēs piedāvājam, mēs darām visu, lai cilvēks aicinātu izmantot, teiksim, kapučīno vai flat vai kādā citā piena dzērienā, nevis govs pienu, bet piemēram alternatīvā pienu. Līdz ar to mums tāda cena politika ir vienāda. Mums nav tā, ka ņem tagad šādu pienu ar alternatīvā pienu un maksā 50 centus klāt. Restīvi tas, ko mēs esam panākuši ar šo, kad šobrīd aptuveni 55–60% visi piena dzērieni ir ar zirņu proteīnu pienu. Es nogāšoju, vai garšīgais viņš ir? Jā, viņš ļoti garšīgs. Cilvēki baidās no tā, ka zirnis un piens, un kas tas tāds ir. Kāda no zirņu piena dabūs, ko tu man te tagad stāsti? Jā, bet tā ir reāla nākotne, un tas mūsu tas uzdevums ir, ka darīt visu, lai tiešām cilvēkiem parādītu, ka var arī savādāk, un īstenībā tu vari varbūt minimāli pamainot kaut kādus savus ieradumus, tu vari izdarīt lielāku lietu. Tas jau nav pat par ieradums, tas ir pat tavu, es teiktu, diētas maiņu. Jā, bet tas arī ir ieradums. vairāk plant-based diētu, un tur ir atkal garša un cena un kvalitāte tur uzreiz spēlējās tajos grozos. Jā, protams. Es par pirmo P atbildēju, vai? Jā, es pieņemu. Jā, okay, tad otrais par people, vai ne? Jā. Un tāda ir atklāt arī to people, mēs varam skatīties šajos dažādos scope procesos, vai ne? Mēs katru šo mazo sadaļu mēs varam atklāt viņu tā kā zoom in uztaisīt atklāt šajos skopos. Ja par P, kas ir trešais pie piegādātājiem, tas skaidrs, kad ir tas, kad mēs izvēlamies primāri tā pati zaļā kafija, kad mums ir ļoti svarīgi, kādā veidā šie fermeri strādā, kā viņi dzīvo, ka tur nav iesaistīti kaut kādas tur sociālie riski. Ja, un šajā gadījumā tiešām ir
šīs partneris, kas ir izvēlēts, ir visi šie fermeri, ir korporatīvi īpašnieki. Un mēs viņiem satikāmies, visiem esam runājuši un visi priecīgi. Un veidoja šī tāda atgriezniskā saite ar šiem fermeriem. Un tādā skopa 3 līmenī mēs esam izdarījuši maksimumu, ko mēs varam izdarīt. Es nezinu, kā teiksim, strādā plasmasas ražotava Ukrainā. Es visticamāk tur nebraukšu, to es nevaru izdarīt šobrīd. Tā, ka, piemēram, būs sakārtot normatīvu aktu vai kādu likumdošanu, tad būs savādāk, tad varbūt likums prasīs kaut kādas lietas, bet pagaidām darām to, kas ir izdarīts. Tad nākamais skaidrs, ka mēs izvairamies strādāt ar kompānijām un zīmoliem, kas ir tas varētu būt Scope 2, kas šīs labas sociālās prakses neievēro. Mēs nevaram visu pārbaudīt, bet skaidrs, ka mēs darām to, ko varam. Un tas pirmais skopes, tas, ko mēs darām iekšēji, kā jau minēju, tad mēs esam primāri, kā jau teicu, mēs maksājam nedaudz labāk. Mēs esam ļoti atvērta sabiedrība pret dažādām sabiedrības slāņiem. Un visiem ir sociālā apdrošināšana, mēs esam atvērts uzņēmums, mēs esam skaidri nodefinējuši katram savu kaut kādus atbildības, pienākumus, iespējas. Piemēram, vēl tāda lieta, kad, ja mēs meklējam jaunu kandidatūru, tad mēs primāri ņemam, teiksim, no iekšienes. Un tā. Zin, par people ir atbildēts vai? Jā, ir. Nē, varbūt tik kaut kāda tur var arī... Es neesmu ļoti kompetenti šajos konkrēti terminoloģijām. Nē, man galvenā filozofija ir respect for the planet. Es saprotu, kā jūs skatāties, lai viss, ko jūs izmantojat, ir godprātīgi iegūts. Un rūpējoties par to, lai arī tā planēta ne tikai no viņas tiek paņemts, bet arī viņai ir iespēja tā kā attaukt atpakaļ un visi būtu forši cilvēki, gan jūsu cilvēki, gan arī tie cilvēki, kas tiek nodarbināti jūsu sadarbības partneru uzņēmumos. Un pēdējais paliek šie intentional processes, kas ir pārvaldība. Jā, vēl tāda par people atgriežoties, man liekas, tā ir laba tāda indikācija, sevišķi šajos laikos ir tāda, kad mums 99% gadiem mums vispār nav problēma atrast jaunu kolēģi. Tiešām? Jā, mums tā, kad reāli nāk cilvēki, grib pie mums strādāt. Tas ir reputācijas jautājums. Tas labs un noslīpēts. Ne tikai reputācija, tas parāda, protams, reputācija, bet tas parāda vispār varbūt kaut kādas kopējo to uzņēmumu, tieši tādu seju. Un arī, principā, cilvēki neiet projām no mums, kas ir baigi forši. Tas ir pat vēl svarīgāk. Jā, kad viegli atnāk. Starp citu jautājums, vai jums ir svarīgi, lai cilvēks dzer kafiju, mīl kafiju, interesējās par kafiju? Ja tas var būt pilnīgs kafijas. Nī, man tikai zaļo tēju. Skaidrs, kad ir grūti jau, visticamāk, tās cilvēks līdz mums neatnāk. Jo, kā tu vari strādāt ar kaut kādu produktu, ja tu viņu nepārzini? Tad tomēr jābūt kompetentam tajā. Man nav bijis tāda situācija, bet ja viņš beidz šī persona veids labu savu darbu, mierīgi, tu vari nedzert, nav jau problēma. Vai tu kaut kā audzini tās meitenes, kas strādā ar klientu apkalpošanā tieši, kuras spēj izstāstīt garšas nianses, jums tur ir kursi un viņas tur kārto eksāmenus? Jā. Es neteiktu audzinu, bet mēs mums ir ļoti svarīga šī kafijas kompetence. Mums ir atsevišķi speciāla kompetence celšanas standarti, apmācības, un ir arī teiksim, baristām ir eksāmens. Tad viņi var nokārtojot eksāmenu, teiksim, viņi arī palielina savu algu. Ja viņi algas pieaugums iet līdzi kompetencei. Un līdz ar to, principā šis servis, mēs uz servisu skatāmies arī kā uz produktu. Līdz ar to šī kompetence ir absolūti svarīga, un tāpēc ir, teiksim, pārbaudas laiks, kurā ir kaut kāda lieluma ir jāizpilda. Tad, kad tu izpildi, tev ir algas pieaugums, un tad tu esi pirmajā līmenī, un tad tu vari kārtot nākamo līmeni. Un tad mēs pieskatāmies tam trešajam P, kas ir pārvaldība un process. Man ir grūti salīdzināt ar kaut ko, jo man nav bijusi bagāta darba pieredze. Es tur mētājos pa dažādām kompānijām. Kāds zelta cilvēks tu esi? Es nezinu, vai stabils. Lūk, un attiecīgi tas, ko tagad dibinājām uzņēmumu, skaidrs bija tas, kad ir svarīgi, kā jebkura veida attiecībās, arī ģimenē, piemēram, ir svarīgi, kad visas iesaistītās puses zina spēles noteikumus.
ka nav kaut kāda tur kāzusi, man likās, ka tā, bet man likās, ka tā un tā tālāk. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka jā, mēs esam izstrādājuši Kalves ilgspējas rokas grāmatu, kas vispār, kur mēs aprakstam par visām šīm lietām, kas ir mums svarīgi, kā mēs iedarbojamies paši ar sevi iekšēji, kā mēs kā cilvēki iedarbojamies mūsu klientiem, ar mūsu produktu un vispār, kur mēs kustamies. Un, mums ir ļoti skaidri nodefinēti darba līgumi ar pienākumiem. Tālāk mums ir, principā, gribās teikt, jā, ka tāda visa procesa mums ir aprakstīta tādā veselīgā veidā, ka nav tur baigie kalnu dokumenti, bet, kad viss ir tā kā skaidrs, kur jāvēršās, kādas ir uzņēmuma struktūras, kas ir par ko atbildīgs. Un tad ir visiem pieejami materiāli, kad tātad man ir kaut kāda problēma, tad es varu ar šādu problēmu eju uz turieni pie tās atbildīgā personas. Plus mēs esam arī aprakstījuši kaut kādas riskas situācijas, kas mūsu industrijā, piemēram, tur. Bieži vien ir tā, ka, kad piemēram, cilvēks strādā kaut kādā konkrētā pozīcijā, un pie viņa atnāk trešā persona, klausies, kāda jums tur tā cena un vēl kaut kur. Bieži vien cilvēks tur varbūt apjūk. Un tad mēs esam dažādām situācijām iedevuši kaut kādus izējas variantus, lai tam darbiniekam palīdzētu kaut kā izvairīties no kaut kādām konflikta situācijām. Tā kā, tas arī ietver šo te labas pārvaldības principus. Kas tad vēl? Mums katru gadu mums ir tādas kā sapulces, kur mēs visi kopā, visi kolektīvs apsēžamies, vadība pastāsta, kāds bijis pagājušais gads, ciparos, apgrozījumos, peļņā, ka mēs neturam kaut kādas tur sveitas zem pūra, bet esam tā kā cik vien var atvērts. Runājam par katru nozīmi šajos procesos un kopā sastādām varbūt, mēs kā uzņēmuma vadītāji uzliekam to big picture, ja tos lielos mērķus, un tad ļaujam arī iesaistīties šo tā kā mērķu kaut kādu starp uzdevumu izveidē. Starp citu jautājums, vai jūs esat paši noteikuši sev no ilgtspējas perspektīvas, kas ir jūsu galvenie riski biznesam kopā? Jā, mēs esam riskus noteikuši, un arī mēs pie tā šobrīd strādājam pie tāda paplašinātāka varianta, bet tie riski jau visiem ir vienādi, bet mums viņi ir definēti un ir nolikti. Jā. Vai jūs plānojat veikt arī tā saucamā LCA, Life Cycle Assessment? Kaut kādiem produktiem mēs šobrīd esam sākuši to veikt. Skaidrs, mēs arī esam jauni šajā visā, un tie termini ir tik daudz. Tas gan, jā, tā ir vesela, tur, kad tu iebrieni iekšā, jo dziļāk mežā, jo vairāk koki. Jā, bet ir, starp citu, mums viena barista šobrīd tieši studē RTU. Es nezinu, kas par fakultāti, bet viņi šobrīd ir studenti tieši raksta par kalvu, un tieši šo te produktu dzīves ciklu viņi ņem vairākus produktus un iet cauri. Jā. Ideāli, kur vēl labāks veids pārtikt LCA. Kas ir jūsu tādi lielie nākamie attīstības milestone, ko jūs esat sev nolikuši? Baigi grūti tā pateikt, jo mūsu industrijā un īpaši mums ir pēdējie gadi ir īstenībā diezgan grūti, bet forši man patīk, jo tā visu laiku jādomā, kā izdzīvot un kā attīstīties, jo, teiksim, Covid būtiski ietekmē mūsu industriju, ka mēs ražējam kafiju, kas ir out of home konceptiem un kafejnīcām, tas viss bija ciet, un mums bija jāsaprot, ko darīt. Mēs to laiku izmantojām, lai attīstītos, atvērām lielāku grauzdētavu, sakārtojam procesus, iesākam to pašu B Corporation, un tas attīstības mērķis ir vienkārši attīstīties, un būt tādiem manevrēt spējīgiem, spēt ātri pieņemt lēmumu un ātri reaģēt uz kaut kādām pārmaiņām, jo tas, kas šobrīd notiek, mēs neviens nezinām, mēs dzīvojam tādā neziņā. Tas gan, jā, ir super exciting laiks, kurā mēs dzīvojam. Bet tādi lielie mērķi, un skaidrs mums ir tātad, kas saistās ar ilgspēju, ir šīs CO2 neutralitāte līdz 28 gadam, kas saistās tādu zīmola mērķi. Mēs Kalvi redzam kā tādu top 10 Eiropā specialty kafijas zīmolu. Un mums tāds reality checks bija
kur mēs ieguvām 2. vietu prestižākajās Eiropas grauzētāju sacensībās. Paldies! Un tas tā kā parādīja, ka mēs to varam. Tas ir tāds lielais mērķis. Un no tādā finansējuma, protams, kad ir spēt sabalansēt šo te finanses tā, lai mēs varam visus 3P uzturēt un augt un nopelnīt kaut ko, lai var tālāk attīstīties. Forši klausies. Paldies tev liels par stāstu. Paldies tev liels, ka tu pavēri mums iespēju ieskatīties, kā jūs to darat un cik ļoti pārdomāt jūs to darat. Un jau, es teiktu, diezgan dziļi jūs to darat. Un es varu tikai no savas puses novēlēt, lai izdodas un tā tik turpiniet. Un lai tas B Corp certifikāts ātri vien atnāk pie jums. To var ko pielikt uz galda, nolikt. Jā, paldies. Paldies tev. Paldies, ka biji kopā ar mums. Klausies podcastu Spotify un Apple podcasts platformās. Savukārt, ja tavam uzņēmumam ir nepieciešams palīdzēt noorientēties ilgtspējas jautājumos un izstrādāt ilgtspējas stratēģiju, sazināmies www.ziemeļmeita.com.